Ассоциации жертв нацистских режимов госпожа Корнелия Экер. So hello, I'm glad to have the opportunity to speak here Priecīgais būt šeit, ir iespēja runāt, uzrunāt jūs. and to be present in Latvia when those who want to glorify fascism are marching along the street Tie, and kur we will grib have the reprezentēt opportunity fašismu, to lai protest pateicis par šo izdarījumu, mēs tā protestējam. When I heard that the Latvian legions of the Waffen-SS Es dzirdēju, ka Latvijas leģions were Waffen-SS regarded as resistance and freedom fighters of Latvia, I was really set up. ka viņa bija pret tiem, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Es biju tiešām pasarīgojis. Because in 1945, when the military court on crimes of war had judged in Germany fascism, a crime against humanity, Kad 45. gadā, kad Trešā reiha vadoņi tika tiesāti par noziegumiem pret cilvēci, of course it included all institutions of the fascist state. tās, protams, iekļāva sevi visas fašistiskās valsts institūcijas. And for decades we have argued in Germany that among the institutions of the fascist state was of course the German army, the German Wehrmacht. Un gadu garumā dekādēs mēs esam sprieduši, vai arī Wehrmachts ir ieslēgta iekšā šajās organizācijas skaitā, kas ir vainīgi noziegumus par cilvēci. Of course the Wehrmacht and all its included units were Protams, guilty Wehrmachts of crimes of war. ir arī Wehrmachtā ir vienības, kas izdarīja šos noziegumus par cilvēci. And especially I want to remember what Zurov already did, Atcerieties, ko R.F. Zurovs izdarīja jau. the so-called Latvian police troops, Tā sauktās helpers Latvijas policijas palīdzību vienības, of the fascist occupation army in Latvia, kas palīdzēja fašistu okupācijas armijai Latvijā. did kill by 45,000 Latvians. Nogalināja 45,000 latviešu. Latvian Jews, Latvijas men, ebreji, women, children, vīrus, sievietes, babies, old people. bērniņus, vecus cilvēkus. If this is not a crime of war, what is Ja so? šis nav noziegums par cilvēks, nav kāda noziegums, tad kas galvenā ir noziegums? And I'm coming from Hamburg, Nāk no Hamburgas, and even Hamburg Jews were deported to Riga. pat Hamburgas ebreji tika deportēti uz Rīgu. And one of our old comrades, 90 years old, Viens no senajiem biedriem, 90 gadus vecs, wanted to accompany us, to come Arī- here, to be here tomorrow, gribēja atbraukt uz šeien, lai piedalītos arī tā. because her grandparents were in the transport which had arrived in Riga in the 8th of December in 1941, and her grandparents have been killed. Until today she does not know how exactly things went on for her grandparents. Un arī viņas radinieki ir bijuši atvesti uz Rīgu 8. decembrī 31. gadā un ir tikuši ievedot iekšā šajā nometnē un noslapumā. We had to convince her not to come with us and to stay home Mums bija jāpalīdz because viņu, lai viņi nebrauc mums līdzi un paliek mājās, jo we got the information that Latvian government and Latvian security forces parādīs informāciju, ka Latvijas valdība, Latvijas drošības spēki were denouncing our protests as splitting up the Latvian society. grib izmantot šos protestus, lai tātad šķelt Latvijas sabiedrību. This is something which is unimaginable for Tas us. ir kaut kas neiedomājams mums. It is unimaginable that those who remember the Tiem, Holocaust, kur atminas holokaustu, those who remember the most atrocious crime against humanity which ever happened in the world, kurš atšķirās šos šausmīgās noziegumus, kādi ir jebkad notikušies pret cilvēci. are accused to split a society while Mēs tiekam those apsūdzēti, ka mēs šķiļam sabiedrību. who had served in the service in the army of murderers Un nevis tie, kas ir kalpojuši starpkotē armijas vienībās, bet tie, kur cīnījās par brīvību. And let me say the last sentence. I Pēdējais. just was in the Museum of Latvian Occupation. Es nu pat apciemoju Latvijas okupācijas I muzeju. found the sentence
that in Sapratu summer ieteikumu, 1941 already it was clear ka bija skaidrs jau 1941. Gada vasarā, that any hope for freedom of Latvia under Nazi occupation had been dashed. kā cerība Latvijas brīvībai zem Vācu okupācijas bija jau sabrukusi. In Latvian State-run Museum, you find this statement, Un šī Latvijas muzeja ir šis apgalvojums. but as far as I know, one member of government will be present tomorrow honoring Vismaz viens valdības pārstāv, kurš those who šeit served in the fascist army kas pagodinātu tādā veidā tos, kas kalpo šajā fašistu armijā. Latvia. Un tas notiek brīvā Latvijā. I think this is unsupportable. That's why we're here. That's why we're Es domāju, tas ir nepieļaujams, tāpēc mēs esam šeit, lai atbalstītu mūsu brāļus un Latvijā. Спасибо.